Šo pavasaru plūdi būs Jelgavā vai nebūs? Nu, ja tā kūsīs visu laiku, tad nedomāju, ka būs tā. Nezinu, to mēs redzēsim pēc kāda laika. Nu, es domāju, ka nebūs, jo pa nakti piesalst un pa dienu plusos. Nu, droši vien, ka nebūs, man tā liekas. Я думаю, ka būs. Ja, снега daudz. У нас в прошлом году мы поплавали немножко, а в этом году потихоньку все тает, будет все хорошо. Labdien! Kā jūs domājat, Jelgavā plūdi šogad būs vai nebūs? Būs. Mēs tieši runājām, ka iespējams, ka ne. Es saku, ka būs, es saku, ka būs. Liekas, ka nav tik daudz tas sniegs. Nu, ka viss tā pamazām jau kūst, ka nebūs tā, ka pēkšņi. Kāpēc jūs domājat, ka būs tomēr? Tāpēc, ka bija bargāka ziema. Ledus, man liekas, vēl bies. Būs. Kāpēc būs? Tāpēc, ka pagājušajā gadā sniega daudz, ledus daudz, saule spīd. Jā, noteikti būs. Cik nu liela, nu kas to zina, bet, nu, man liekas, mazāk nebūs kā pagājušajā gadā. Labdien! Kā jums šķiet, vai plūdi šogad Jelgavā būs vai nē? Protams. Pēc prognozēm šķiet, ka nē. Tik liela nebūs. Būs? Jā, Kā jums šķiet? nebūs tik liela kā pagājušajā gadā. Nu, teiksim, kādi tie novērojumi ir, pēc kā jūs secināt, ka nebūs? Pēc tā, ka sniegs jau protams gandrīz vai nokus. Viņš jau pakāpeniski tagad kūst, ne tā kā pagājušajā gadā uzreiz. Es domāju, ka būs jau pārāk daudz sniegs ir. Un ar ledus patiesi, cik vēl nav izkus. Jau kā vairāk kā nedēļa jau plusos ir un nekā nav. Vēl sēž makšķernieki. Tad vēl nebūs. Ja līdz pēdējiem sēdēs, ka man neieluzīs. Nebūs, pasties. Visu laiku staigāju un redzu, ka ūdeņa vairs nav upēs vispār. Ledus šitā te viss stāv uz leju, ūdeņa nav. Kādi plūdi? Lietuvā ūdens, ledus izgāja pirms 2 nedēļām jau, es tur biju. Kādi plūdi, pasties, viss mierīgi. Nu, kā tad ķērās? Neķērās nekas. Vai plūdi būs šogad? Nu, to nevar pateikt. Kā kusīs? Makšķernieki ir speciāli. Nē, kā kusīs. Ja viņš kusīs lēnām, tad nebūs. Bet ja šitāds siltums noturēsies ilgāk, tad būs. Ledus biezums kāds tagad ir? Te ir tā, tur, kur mazāk noborēts, tur ir kāds centimetri 30. Kur ir vairāk noborēts, tur ir pat biezāks.